Priekšvēlēšana laiks Latvijā ir brīnumains, uzzinu daudz ko jaunu. Piemēram, priekšvēlēšana debates nav aģitācija, kur partijas var stāstīt, ko grib. Priplīļi, kas tad tas ir? Partijas nāk uz šiem raidījumiem, lai izstāstītu to, ko grib nodot saviem vēlētājiem. Iepriekš zināmās frāzes un lozungus. Priekš partijām tas ir bezmaksas raidlaiks TV. Atšķirība no aģitācijas ir tīri simboliski juridiska. Par aģitāciju tiek maksāts, bet debates televīzijā ir pa velti. Tas ir no partijas skatu punkta. Paturpināšu. Latvijā nemaz nav priekšvēlēšana debašu. Zinu, jo esmu piedalījies. Pirmkārt, ja sanāk pārdesmit runātāju un raidījums ir 2 stundas, katram ir apmēram 4 līdz 6 minūtes, ko runāt kopā par visu raidījumu. Ko šajā laikā var izstāstīt vai izdebatēt? Neko, tikai iegaumētās frāzes. Pat tad, kad viens kandidāts uzdod jautājumu citam, tu vari atbildēt, ko tu gribi, un raidījums turpinās. Lai to varētu saukt par debatēm, ir jābūt dalībnieku skaitam ne vairāk kā 4, un laikam šim raidījumam vismaz 3 stundas. Kas notiek Latvijā, formāts ir tuvākais no tiem, un raidījuma vadītājiem, kā izteicās pats Domburs, man nav pozīcijas, es tikai jautājumus uzdodu. Tieši tā, vadītājs ir moderators, lai kārtību uzturētu. Kaut ko uz debašu pusi uztaisīja TV24 puči, bet ja jūs transkriptu izlasīsiet, tad kļūs redzams, ka katrs pa lielam saka, ko grib, nevis atbildot vai argumentējot citu pozīcijas. Kā arī jautājumu skaits. Ja pie Dombura 2,5 stundās nespēja izrunāt vienu jautājumu, tad priekšvēlēšana debatēs tie ir 5 un uz augšu, un ir 10 runātāji. Kāda tam visam ir kvalitāte? Tā mēs nonākam pie otrkārt, kurš to visu skatīsies. Padziļināto diskusiju par konkrēto tēmu, iedziļināsies, vērtēs reālās debats, nevis lozungu izteikšanu. Neviens, jo grūti un laikietilpīgi. Mums nav debašu kultūras, kā tas ir, pieņemsim, ASV. Nav to, kuri prastu debatēt, nav to, kuri gatavi klausīties. Mums visi to dara, jo tas pienākās. Vieniem tas ir jāorganizē, otriem tur ir jāpiedalās. Bet vēlētājs labāk uz plakātiem ģīmjus palūrēs un TikTok vidiks ievērtēs. Lūk jums priekšvēlēšana aģitācijas pamats. Tāpēc kāda tieši sakarība ir ar raidījumu moderēšanu un žurnālistiku, man no pēdējo dienu diskusijām tā arī nekļuva skaidrs.